Nu jau klāt februāris, lūkosim, ko tas mums nes. Skatīsimies mēnešu kopējo prognozi, skatīsimies, ko šomēnes labāk darīt, kādus darbus atlikt un kāds ir padoms lieliskam mēnesim. Februāra kopējā noskaņa 2 kausi un 9 pentakli. Kopējā noskaņa ir romantiska, vērsta uz sadarbību, uz komunikāciju, uz vienam otru iepriecināšanu, ieraudzīt attiecībās to, kas jau ir vērtība. Februārs nesaka, kad ir jāatzinās pēc jaunām lietām, jauniem iespaidiem, bet drīzāk, ko mēs jau esam sasnieguši, kas mūsu pārī ir lielākās vērtības. Prast tās ieraudzīt, prast tās novērtēt un prast tās arī uztvert kā vērtību. Pie tam te nav stāsts tikai par romantiskām attiecībām. Arī citās attiecībās, ar draugiem, ar kolēģiem, ar ģimeni. Jebkādās attiecībās, kur jūs esat, februārī vairāk novērtējiet, kas šeit ir sasniegts, ko mēs kopā esam paveikuši un kas ir mūsu attiecību lielākā vērtība. Kas ir tas, kam februārī pievērsties? Kārtis 9 kausi un 7 zobeni. Februārs aicina pievērsties priekam, iekšējam priekam, katram savam priekam. Un pie tam apzināties, ka, ja mēs gribam baudīt šo dzīvi, ja mēs gribam ieraudzīt arī mazajās lietās prieku, veiksmi, izdošanos, mums ir arī jāliek fokus uz to. Un tāpēc februārs aicina tad diezgan koncentrēti, varbūt pat mazliet egoistiskāk, pievērsties tām jomām, kas emocionāli piepilda, kas sajūtās uzlādē. Un atļaut sev pabaudīt to brīdi, sakot, nekas pārējās lietas pagaidīs, darbi nekur neaizbēgs. Un te nav stāsts arī par to, ka vispār nevajag strādāt, bet ikdienas darbos, rutīnā, praktiskajās lietās piefiksēt kaut kādus brīžus, kad apstāties un saprast, jā, man šis patīk, man šis der, šis man sagādā gandarījumu. Vai arī tieši otrādi, izvēlēties vairāk tās nodarbes, kas vairāk iepriecina. Šis mēnesis ir par to nevis, lai atstrādātu to, kas obligāti ir jāizdara, bet, ja vien ir iespējams, izcilpot tieši uz tiem darbiem, kas sagādā vislielāko gandarījumu. Tas ir tas, ko februāra mēnesī vajadzētu mazināt vai vispār nolikt malā. Un te ir 5 zobeni un 10 kausi. Es teiktu, ka februārī jāliek malā rūpes un gādība, domājot par to, kā izpatikt visiem, kā būt labam, ērtam, patīkamam visiem. Un, ja mēs ejam atpakaļ uz to, ko darīt, tur kā reiz bija atrast savu prieku, savas nodarbes, savu piepildījumu. Nevis domāt par to, kas ir tas, ko es varētu darīt tādu, lai gan man tiek kaut kāds prieciņš, gan arī vispārēji ir sajūsmā par to. Nē, drīzāk būs tā, ka pievēršos savām jomām, un katrs pats apkārtējā ģimenē, draugu lokā, paziņu lokā pievēršos savām lietām. Man nav jārūpējās par visu labsajūtu. Un nedomāt par to, ka vispirms man ir jāgādā par viņu emocionālo piepildījumu un tikai par savējo pēc tam. Ir otrādi. Vispirms par savējo, katrs pats mēs darām to par sevi, un tad arī kopā sanākot, mēs būsim daudz emocionāli piepildītāki un priecīgāki. Negaidām, ka citi padara mūs priecīgi. Meklējam, kā mēs varam prieku savā dzīvē ienest paši. Padoms veiksmīgam februārim. 2 pentakli un 4 pentakli. Padoms saka, mācies žonglēt starp to, kas tiešām ir vajadzīgs, un starp to, kas dod iekšējo mieru un stabilitāti. Atrast līdzsvaru darbos, nepārcensties, drīzāk izdarīt tik, lai ir stabili, lai, tā teikt, tas skaitās, bet bez fanātisma, bez kaut kāda izteikta perfekcionisma,
drīzāk vieglāk. Kā es varu paveikt lietas vieglāk, rotaļīgāk un it kā spēlējoties. Un tajā visā ielikt arī baudīšanas elementu. Tā kā, lai izdodas lielisks februāris!